Studijā aicinām Mārtiņu Lauvu. Nu, ko, protams, pēdējā laikā, lai piedod man citi basketbolisti varbūt, bet skaļākais, populārākais vārds no Latvijas tiešām basketbolā tas ir Kristaps Porziņš. Izdzirdot šo vārdu, Kristaps Porziņš, tev, cilvēkam, kurš 8 gadus ir basketbola attīstības aģentūras Rīga, valdes priekšsēdētājs un basketbolu pazinējis jau ilgāku laiku. Ko tev izsaka šis vārdu salikums, Kristaps Porziņš? Kristaps Porziņš ir milzīgs notikums Latvijas sporta dzīvē. Es gribētu mūs visus apsveikt ar to, ka katrs mēs esam neliela daļiņa no šī notikuma, jo tas, ko viņš paveicis, tas ir fantastiski un neiedomājami. Tik ātri, tik veiksmīgi un no malas skatoties tik vienkārši. Par mums ir skaidrs, mēs lepojamies, mēs vēlamies viņu iebalsot zvaigžņu spēlē. Ko nozīmē Ņujorka? Tur daudz ir superzvaigznes, bet ko nozīmē pašai Ņujorkai? Kā komandai ir noteikti, ka pagājušajā gadā 17 uzvaras tikai slikti gadi. Nu jā, te mums jāsaprot, ka Ņujorka ir tā īpašā vieta Amerikā, kur Kristaps nav tikai sportists. Viņš ir popkultūras sastāvdaļa, viņš ir šovbiznesa sastāvdaļa. Un katrā jautājumā par viņu mums jānošķir šīs divas lietas, kurā brīdī viņš ir šovmens un kurā brīdī viņš ir sportists. Dažas fotogrāfijas, un tēma nākamā ir tā, vai mēs latvieši un Latvija spējam izmantot to, ko Kristaps šobrīd dara ar Latvijas vārdu. Nu, redzam, šeit plakātiņš Ņujorkā ar to Latvijas kā turismu objekta reklāmiņu. Nu, tur var spriest par to kvalitāti un to, cik labi tā pastāsta par Latviju, bet šeit arī ir cilvēki, kas ražo jau arī tauriņus uzvalkam ar 6. numuriņu.